Cilvēkiem dzīves kvalitāte kopumā uzlabojās. Viņi kļūst pašpārliecinātāki. Un tad es sāku apdomāt, ka kāpēc gan nepārvērst to savu hobiju par darbu. Es saku, ka nav obligāti reāli visiem jānāk uz trenažieru zāli. Iespējas, kā aktīvi dzīvot, kā aktīvi sev uzturēt mūsdienās ir ļoti, ļoti daudz. Man arī ļoti patīk online mācīties, jo to var ļoti labi savietot ar visiem pārējiem dzīves pienākumiem. Esiet sveicināti! Šodien kopā ar jums uzlādēsim baterijas. Jā, kādam varbūt tur kādi 5% palikuši, kādam varbūt ir 80, 85 un pietrūkst nedaudz tādai iedvesmai darīt kaut ko jaunu, vai vienkārši aiziet pasportot, vai kaut ko krasi pamainīt savā dzīvē. Kāpēc par tām baterijām runāju? Man liekas, uz baterijām rakstīja 2A vai 3A, un studijā šodien 2A, Alīna un Aleksandra. Esiet sveicināts. Jā. Klau, jums tas ceļš līdz nonākat ar domām, es gribētu būt treneri. Katrai ir citāds. Varbūt sākumā, Aleksandra, ar tevi, kur darbojies pirms tam un kā tu nonāci vispār līdz sporta izglītības aģentūrai, un pēc tam jau nonāksim pie tā, ko tu dari šobrīd. Vispār man tādas domas īsti nekad nebija, ka man vajadzētu kļūt par treneri. Pirms tam senāk es darbojos sabiedriskajās attiecībās, bet, kad es pievērsos sportam, es biju bērnu kopšanas atvaļinājumā, man bija mazi bērni. Es sapratu kaut kādā brīdī, ka pats no sevis vairs ķermenis labāks nepaliks, ka vajag sev pievērsties, aizgāju uz sporta zāli, sāku trenēties, un te nu es esmu, tagad pats strādāju sporta zālē. Klikšķis, ka pašai gribās arī nodot tālāk to? Man arī īsti nekad negribējās, bet es vienmēr smējos, ka man cilvēki reāli piespied, tāpēc, ka es vienkārši trenējos, un tad bija tā, ka tur viens cilvēks pienāk klāt un saka, tā kā, tu baigi forši trenējies, tā kā, un var es tev kopā patrenēšos. Un es kaut kādu laiku viņus vēl sūtīju prom. Es teicu, es neesmu treneris, es reāli pats tikai trenējos. Piedod, ieskicēju situāciju, ko mums bija forši trenēties pie spoguļu, super jauta, hantels rokās, tur pavelts cits. Droši vien izskatījās, ka tie treniņi ir interesanti, ka tur kaut kas notiek, es nezinu, kaut kādas lietas cilvēks uzrunāja, ko es daru. Nu, pieņemsim, es pievilkos pašā sākumā, es riktīgi ilgi pat uz to strādāju. Tad pienāk pirmais cilvēks un saka, kā tu to izdarīji, tā kā es arī gribu iemācīties pievilkties. Nu tā. Pamazām, un pēc tam man pat bija cilvēks, kurš aizgāja treneru patrenēties, jo es teicu, nu es neesmu tā kā jāprasa kādam profesionālim. Pēc tam viņš atnāca atpakaļ pie manis un teica, nu nē, tomēr es gribētu ar tevi kopā, un tad pēc kaut kāda laika es jau sapratu, ka es reāli to darbu tā kā daru īstenībā, jo tu tur viens gribat tev patrenēties, otrs patrenēties, un nācās noformēt visu to lietu līdz galam oficiāli. Sanāk, ka tomēr tas sports ir lipīgs. Nu, nezinu, varbūt. Alīna, tavs stāsts? Nu, man laikam, interesanti bija tas, ka es arī nekad nebiju domājis, ka es būšu fitnesa trenere. Es kopš kādas 7. klases man bija mērķis, ka es būšu veterinārārsts. Un tad es arī iestājos, nostudēju pusotru gadu, un tad kaut kā es sapratu, ka nav kaut kas. Es nezinu, vai es gribu nomācīties 6 gadus un beigās tā arī nesaprast vai nejust, ka tas ir kaut kas tāds mans. Un tad tieši, kad es aizgāju prom no studijām, man īsti bija tāda baila, nesaprašana, ko vispār darīt ar savu dzīvi, teiksim tā. Un tad es kaut kā pamazām sāku iet uz trenažieru zāli. Tajā laikā es vēl, kad vēl dzīvoju citā dzīvesvietā, manā vecajā vidusskolā mums bija pagrabā tāda maza zālīte. Bet tāda, laba, tur bija gan hanteles, gan stienis visu, un tad es kaut kā pamazām sāku pati kaut ko darīties. Paralēli Instagramā es sekoju vairākām meitenēm, kas sadarbojas kopā ar Gymshark, tā tālāk, un viņas tieši vairāk strādāja uz to ķermeņa siluetu. Un man ļoti, ļoti iepatikās, ka lai būtu tas tāds hourglass figure, ka tev ir jāatcelās svari. Un tad es sāku to visu darīt, un man nenormāli iepatikās, un es sāku paralēli arī filmēt visu, ko es daru, un tad arī publicēt saturu TikTokā un Instagramā. Un tad pamazām es sāku saņemt kaut kādu atgriezenisko saiti no cilvēkiem, ka sāka prasīt kaut kādus padomus, vai arī, kopumā, ka sāka teikt, ka Dievs tāda motivācija un tā, un man likās, tiešām tā kā interesi. Protams, tas ir tā patīkami. Un tad es sāku apdomāt, ka kāpēc gan nepārvērst to savu hobiju par darbu. Un tāpat kā Aleksandra minēja, tad ir tie oficiālie soļi, kas ir jāaiziet, lai tu varētu dabūt to licenci un
trenēt jau cilvēkus. Jo, man bija sākumā tāds varbūt nedrošība par to, ka nav man tik daudz tās kompetences, lai es varētu tomēr cilvēkam kaut ko ieteikt, jo tas tomēr ir viņa ķermenis, un tas viss nenotiek tik vienkārši. Un, es nonācu tā, kā es iegāju sporta zālē, tā arī es tur paliku. Kaut kā tā. Teorijā to varētu pateikt tiem, kas raksta, hei, rīt 12. parkā pie skolas tiekamies un taisam treniņu. Viņi nāk tāpat droši vien, ne? Bet tev bija tā atbildība tomēr, lai ir tā pārliecība par to, ko tu stāsti, vai ne? Tieši tā, un arī man gribējās strādāt tieši zālē ar svariem. Tā kā vairāk varbūt man tāda specializācijas to muskuļu hipertrofiju. Un, gribējās arī vairāk papildināt tās zināšanas un tiešām visu tā nostabilizēt. Tāpēc sporta izglītības aģentūra. Vajag interesanti, jo tie stāsti ir dažādi. Kā šeit nokļūst cilvēki. Jūsu, man liekas, abi gadījumi ir tādi, ka tev, es pat nezinu, kā lai salīdzinu, kad nāk tev vilnis virsū ar tiem cilvēkiem ar to interesi, un tu vienkārši skrien pakaļ tam vilnim un skrien saprot, ka mani tūlīt apēdīs, man jau tā profesionāli nebūs viņiem ko atbildēt. Līdz ar to noraksturojiet, jūsu ierašanos šeit, un to vienkārši tev, acis savus vaļā, rakstam visu, cik interesanti, lai es tikai zinu, jo, man liekas, tā sajūta ir reti kuram, ka tu tur betārsti mācoties. Tu jau sākumā nejūti, kas cilvēkiem interesē. Te jūs pilnīgi dabūni to pilnīgi no otras puses. Tā noteikti ir cita motivācija mācīties, vai ne? Bija grūtības arī mācoties? Nē, vispār bija forši. Es būtu domājis īstenībā, ka būs grūtāk. Un, man pat viena klienta šodien teica, viņa jautāja kaut ko par tām mācībām. Es teicu, ka man pēc tam jāiet uz podkāstu pēc treniņa. Un viņa bija domājusi, ka treneriem pašiem jāliek kaut kāda normatīva. Viņa teica, viņai vispār arī ļoti interesē, kā cilvēku ķermenis strādā un viss tas, bet viņa bija ļoti pārsteigta, ka trenerim pašam nav tas fiziskais jādara mācību laikā. Kas tev bija grūtākais? Man pirms es sāku mācīties, es paralēli strādāju citu darbu, un es atkal iestājos, es paralēli arī uz doto brīdi studēju uzņēmējdarbību pilna laika. Un tad man bija tāds, kā es to visu varēšu apvienot, bet tāpēc izvēlējos, es mācījos attālināti. Bet viss ok, ir vienkārši jābūt tādai, man varbūt pateicoties tam, ka man bija diezgan tādas nopietnas tās medicīnas studijas, kur tu vienkārši principā bez atpūtas visu laiku mācies. Man iestrādājās disciplīna, ka tu tā kā nevari vienkārši atlikt tur uz kaut kādu dienu. Un atkal atbildība, ka ja jau es apņēmos tā kā iet šo ceļu, tad tas viss ir jādara. Bet varēja mierīgi visu apvienot. Un arī tagad man dažreiz arī pajautā kāds tā kā no malas, kā notiek visas tās mācības un tā. Un arī baidās par to, ka nevarēs savienot tur kopā ar savu privāto dzīvi un darbu, bet viss ir ļoti izdarāms. Nav nekas tāds baigi traks. Par tālāko izglītošanos. Viens ir dabūt certifikātu, otrs ir tev atnāk viens klients, pasaka, viņam ir tāda sāpe. Otrs saka, es tur nevaru izdarīt to, cik daudz jūs katrā klientā iedziļināties un varbūt veicat šo izpēti, lai pēc iespējas vairāk un bez pārsteigumiem varētu sagaidīt nākamo klientu. Ļoti daudz jāiedziļinās, bet tur reāli jāskatās, kāda cilvēka atnāk, jo viņš jau atnāk ar kaut kādu konkrētu veselības problēmu, ar kaut kādiem ierobežojumiem, ko viņš nevar darīt. Un tad vienkārši tas jautājums ir pašam jāizpēt līdz galam. Labi, tu mums esi top personal trainer my fitness of the year 2 reizes, ja? Pagaidām, jā. Pagaidām, jā. Ko tas nozīmē? Tā ir pārdoto treniņu statistika, respektīvi, ka man visvairāk pārdotie treniņi. Pasaulē? MyFitnessā pa kādu konkrēto. Ok, kā to var dabūt gatavu? Jāstrādā. Es tā aizdomājusies, kas ir tā, ja tev bija vēl, ka tu nebija treneri, bija kaut kāda vilkme uz to, ka apkārtējais skatās, jaunie treneri skatās, iedod kādu padomu. Visu, protams, neatklāja, cilvēki noņems tev klientus. Nē, es nezinu, man tā liekas vispār tādā ziņā pilnīgi maģija, tāpēc, ka es arī saviem cilvēkiem, saviem klientiem saku, jūs esat pilnīgi traki, vienkārši es jūs vietā vispār nenāktu uz tiem treniņiem, jo tā kā es zinu, cik grūti ir trenēties, un es iedomājos, ja man vēl tajā brīdī, kad man jau tā ir šausmīgi grūti, un tad vēl stāv blakus treneris un pasaka, nē, vēl 2 reizes vienmēr, es nenāktu viņu vietā reāli vairāk. Bet cilvēkiem ir vajag bišķiņ to cilvēku, kas ir, negluži pātagu stāv blakus, bet ir to grūdienu, pasaka vēl. Vai pamotivē, saka, nāc vēl, kāpēc izlaidi, ko tu darīji. Kaut kur jau tomēr tas manuprāt, pietrūks, jo tāda cilvēka ar to pašdisciplīnu, tu vien medicīnā neesi studējis, tad jau ir tā, kā pieklibo, ne?
Jā, man ir daži klienti, kuri saka, piemēram, ja es pie tevis, kad viņi tā kā uzreiz nedēļu uz priekšu, tā kā 2 treniņus pieraksta, viņi saka, jo tad es zinu, ka man ir jāatnāk, man nav variantu. Jo tā kā pašam tu tur vari padomāt, varbūt jāatliec uz vakaru, tad vakarā tur kāds kaut kur pasauc ārā, visi to treniņu izlaid. Un tad viņi pasaka, ja man nebūtu tā grūdiena tā kā no tevis, es nemaz nenāktu uz to trenižieru zāli. Man varbūt sākumā bija pat drusku grūti to saprast, jo es pati nekad neesmu trenējusies ar treneri. Bet es vienmēr esmu pēc tam teikusi, ja es būtu trenējusies, varbūt pirmo tur kādu pusgadu vai gadu sāktu, kad es pati sāku trenēties, tad gan jau tas viss progress un tas mans mērķis, kuru es gribēju, tas viss sasniegtos daudz ātrāk un vienkārši ar lielāku piedomāšanu pie visa. Bet, ir cilvēki, kuriem tiešām vajag drusciņu, vai pieraksties, un tad noteikti atnāksi. Vēl viena interesanta tēma, manuprāt, kā salauzt to, tavs stāsts. Tu cik 5 gadus vai ilgāk nomācies tieši medicīnu? Pusotru. Diezgan tik ilgi, nē. Okay. Vienalga, tu esi izvēlējies sfēru, kā tev patīk, bet ieguldīts laiks, ieguldīt līdzekļi un saprast, ka kaut kas tur nav. Es pieļauju, ka ir daudz cilvēku, kas tā kā domā, vai šī ir vieta, kur es strādāju, vai tas man patīk, vai es varbūt mācos. Un kā salauzt, nomainīt to un saprast, varbūt tev pēkšņi tiešām sports ir tas, ka tu izmēģini un saproti, wow, kāpēc es ātrāk nenokļuvu šajā sfērā. Ir kaut kāda recepte, kaut kāda iekšējā balss tev to pateica? Sajūta? Man liekas, visam ir savs laiks un kaut kāds iemesls. Man īsti nepatīk domāt par to, ka man tur bija iztērēts laiks, ka es varbūt varēju ātrāk atrast to savu lietu. Jo man liekas, varbūt, ja es nebūtu izgājusi to pusotru gadu tajā medicīnā, es nekad nenonāktu līdz tam, kur es esmu tagad. Un varbūt, ka bija vajadzīgs tas lūzuma punkts, jo es saku, kad es pametu, man nebija ne mazākās nojausmas, ko es darīšu. Un, protams, bija bailes, jo visi arī apkārt man zināja, cik ļoti es gribēju to visu, bet tad, kad es to sāku mēģināt praktikā, ja runā tieši par veterināru medicīnu un tā, sāku vienkārši, laikam kaut kāda iekšēja sajūta, ka nav īsti kaut kas. Un tad, kad es sāku iet uz trenižieru zāli un aizvien vairāk un vairāk pētīt informācijas, man aizvien vairāk tas sāka interesēt. Un es laikam tomēr uzskatu, ka es nezinu, kā cilvēki, piemēram, strādā darbu, kur tiešām viņiem nepatīk, viņi to neizbauda. Jo man liekas, ja tu tiešām tajā visā iedziļinies un dari to gan ar prātu, gan ar sirdi, jo es uzskatu, ka šī ir mana sirdslieta, tad nevar nesanākt. Un arī, piemēram, nostudējot to pusotru gadu, es ieguvu daudz zināšanas par anatomiju un fizioloģiju, kas man pēc tam palīdzēja šeit studijās. Tie paši muskuļu nosaukumi vispārējais nekas nemainās. Tāpat tās arī tam bija pievienotā vērtība. Daudz ir pateikuši arī, ka tā sākotnējā sajūta ir tāda, ka es negribēju nekādam kaut ko mācīt, ne tur strādāt vispār ar cilvēkiem. Es tāds pats pa savu ceļu gājējis. Bet kaut kur laikam iekšēji tas kaut kāds palīdzēšanas, gēns vai mācīšanas gēns kaut kur to atklājot, saprot, ka kaut kas tur tajā visā ir. Jūs varat pateikt, kas ir tās lietas, tu redzi cilvēku, kurš atnāk tur šķībāks, sakumpušāks, varbūt neformā, un tad paiet tur pāris mēnešus un redzēt, kā cilvēks atplaukst, kā forma uzlabojas. Un tā ir tā maģija, kas rada to kaifu šajā darbā, vai kur slēpjas tas iedvesmas avots? Šis moments vispār vienkārši ir ļoti motivējošs. Tā kā redzēt, kā tavs klients ir progresējis, ka viņš ir sasniedzis kaut kādus savus mērķus, tas ir wow. To vispār nevar izstāstīt, cik tas ir. Pastāst, kā cilvēks mainās. Intensīvi trenējot, varbūt ne intensīvi, vienkārši trenējoties. Varbūt tāds, kas pirms tam to nav darījis. Tu vari to tādu vidējo novērojumu pamanīt, kā mainās klients. Caurmērā, ja nerunā par kaut kādām fiziskām atšķirībām, protams, ir, kas tur grib uztrenēt tieši, lai smuki dibeni un tā tālāk. Bet cilvēkiem dzīves kvalitāte kopumā uzlabojās. Viņi kļūst pašpārliecinātāki, viņiem reāli uzlabojās tādas lietas vienkārši kā miegs vai viss hormonālais balanss. Kopumā viņi ir priecīgāki, apmierinātāki ar dzīvi. Un tā lieta, ko mēs treniņos ļoti daudz darām, kad mēs cīnāmies, teiksim, lai izdarītu kaut kādu vingrinājumu, kaut kādu svaru, panākt kaut kādu rezultātu, viņi ļoti daudz iet cauri ikdienas dzīvē. Jo pēc tam, ja tu sastopies kaut kur darbā ar kaut kādām problēmām vai privātā dzīvē ar kaut kādu problēmu,
Liekas, tas vispār nav tik traki nemaz. Tu zini, ka tu tiksi cauri tām grūtībām, jo tev ir tāda pašpārliecinātība. Tā kā cilvēks zina, ko viņš ir izdarījis sporta zālē, kādus viņš tur ir rezultātus sasniedzis. Viņam tas neliekas, tās problēmas vairs tik milzīgas, tās citas. Viņam liekas, ar to es tikšu galā. Es ar to tiku galā, tad es ar visu varu tikt galā. Tavs iedvesmas avots, motivācija un kaifs no tā visu, ko dara. Aleksandra, principā jau visu to pateica, ka cilvēks tur redzi pirmkārt, kā mainās, varbūt kaut kādi tie tehniskie momenti, kad tiešām redzi, ka cilvēks atkārto atkal un atkal, jo ir kaut kādas bāzes lietas, kuras mēs darām atkal un atkal un atkal, un tad tu redzi, ka mainās visa tā kustība, bet otrais punkts, ka tieši tā atgriezniskā saite no cilvēka, ka varbūt arī, kad vairāk tieši pasaka par to, ka jūties tāds enerģiskāks pēc treniņa, ka kopumā kāds tur atnāk, jo viņam mājās ir bērniņi un grib būt arī stiprs un vesels vēl cik gadus uz priekšu. Jo tieši tā mums fiziskā aktivitāte paaugstina dzīves kvalitāti. Un kopumā tev paliek vieglāk darīt lietas, tu jūties enerģiskāks, pozitīvāks. Un tiešām mainās viss tas dzīves ritms. Bet, kad pēc tam arī varbūt dažreiz atsūta kādu ziņu pēc treniņa, ka vai bija tik forši, paldies, tā kā kļuva skaidrāks. Tad dažreiz man tāds, tā kā tiešām, jo es salīdzinoši nesen sāku strādāt, un, protams, man joprojām ir tāds, ka es daudz ko testēju un skatos, un tieši tā ar katru cilvēku ir pilnīgi viss savādāk. Katram ir savs konkrēts mērķis, un tad, ar pieredzi aizvien vairāk un vairāk kaut kas jauns atklājas, bet tas, ka tev tiešām pēc tam pasaka tos pateicības vārdus, tu saproti, ka tad laikam es esmu tajā pareizajā vietā. Jā, simtiem tūkstoši reizes dzirdēts, un arī pats esmu izjūtis to, ka sports tev rada tos endorfīnus, to laimes sajūtu un tā tālāk, bet ja tas sports tev katru dienu ir kā darbs, tāpat var dabūt viņu? Jā. Noteikti. Bet no klientiem vai no tā paša sporta, kad pašas to darat? Vai kā? Kur? Man ir gandarījums gan no tā, no klienta darba, no viņa progresa, no tā, kad redz. Un vienmēr pat tas progress nav tāds kā ilgtermiņā, bet, piemēram, tieši tas, ka viņi priecīgāk aiziet pēc treniņa projām, tas ir vienkārši tas, kas tev pašam arī vienkārši uzlabo visu dienu. Un savi treniņi, protams, kur tad bez saviem treniņiem tiem jābūt. Tas nav apspriežams. Tev tāpat? Par saviem treniņiem, tas ir. Tas vienkārši jau tik ļoti tajā dzīves ritmā, ka es nevaru iedomāties, piemēram, nesportot. Tāpat tu redzi tās emocijas no cilvēka. Protams, dažreiz ir tādas smagākas dienas, un nevienmēr mēs esam uz 100% tik enerģiski, un tas otrs cilvēks arī. Bet jūs atnākat, jo jūs gan pasportojat, gan drusku parunājaties, tur apmainaties ar kādām dzīves bēdām un pozitīvām lietām, un tad, katrs aiziet ar kaut ko savu no tā visa. Labi, tagad abas spēks maidīgās, kā tur treniņos ir bišķi nopietnāks. Nē, tieši tāpat. Ne? Tāpat, jā. Bez agresijas. Bez agresijas. Es nezinu, kā tur, protams, mums tie cilvēki domā, bet, nē, mēs kaut kā, es vienmēr arī cenšos gan pasmieties, gan ko nav tā, ka tur stāv ar pātagu un tā kā sit kādu, nē. Bet tomēr, ja mēs skatāmies uz sabiedrību, ir baigā plaisa. Tie, kas sporto un noķer to sajūtu un saprot, ka vienā brīdī, kad tu regulāri sporto un tā sporta nav, es nesen kājas atraumēju nedaudz, ka man noņem nost vienkārši tā kā gabalu no manis, ja liekas tā, ka nav kaut kas. Bet atkal otra galējība ir atkal, kad laikam tu neesi izjūtis to, ka jau tu nemaz nezini, kā tas ir, ka tas sports sakārto gan tavu prātu, gan to sajūtu, gan tavu vispār skatu uz pasaules ikdienišķām lietām, uz disciplīnu, uz jebko. Bet tomēr viņus tā grūtāk ir ievilkt. Lielu daļu sabiedrības ir grūtāk ievilkt. Kā to izdarīt? Es esmu domājuši par to, ka it kā jau savās aprindās, kur mēs esam, mēs turamies. Bet kā ievilkt tos cilvēkus no malas iekšā pa vienam, lai kaut kādā veidā iedvesmot? Viens ir sociālajie mediji, protams. Es ceru, ka tev ir stāsti, ka ir cilvēki, kas nav sportojuši. Ok, redzēju, tik to kā atnākšu. Es teiktu, ka pie manis vairāk tieši atnāk, vismaz uz doto brīdi, ir tā, kur jau iepriekš kaut ko ir darījuši, bet grib, piemēram, tur kaut ko konkrētu. Uzlabot vienu konkrētu ķermeņa daļu. Jā, kaut vai tas, vai arī daži vienkārši ieiet mājaslapā, trenižieru zāles, atrada kontaktu bez vispār, nezinot kaut kādu to manu background un tā.
Bet nu, jā, šis ir tāds moments, ar kuru sanāk saskarties ļoti bieži, ka ir tiešām jāpiedomā pie tā, ka tas cilvēks viņš nezina, kā tas ir sportot, un tev jācenšas kaut kā soli pa solītim pastāstīt, ka ir viens, jā, ka mēs sportojam zālē, bet ir daudz arī faktori, kas ir ārpus tās zāles, gan jāuztur, gan arī vienkārši jāņem vērā, un ka vienkārši tam ir jādod laiks. Jo ļoti bieži arī grib tā, ka sasniegt rezultātu 2-3 nedēļās, bet tas tā nenotiek īsti. Un cilvēki trenējas gadiem un gadiem, un tāpat tās vienmēr ir tā kā, kur augt. Labi, bet par to veidu, kā uzrunāt to sabiedrības daļu, ir kaut kādas domas bijušas kaut kad? Paņem līdzi draugu. Bonusiņš būs. Es neesmu par to tā domājis, un man liekas, arī neviena cilvēka, kurš nav īsti gatavs, nevajag tajā. Ar varu jau neievilkt. Neievilks, jā, jo treniņi jau viņi tāpat ir ļoti grūti, un ja tev pašam nav tā ļoti dziļa iekšējā sajūta, kāpēc tu to dari, tas būs vispār neizdarām vienkārši, jo tad tu visu treniņu būs tā kā vienkārši priekš, kam man to vajag, man ir grūti, man ir slikti, un cilvēkam būs reāli sliktāk, viņš sev sagādās vairāk stresa hormonus tā treniņa laikā vienkārši nekā izdarīs kaut kādu labvēlīgu ietekmi uz savu ķermeni. Un tiem cilvēkiem, kas man citreiz ir prasījuši, ko darīt, tā, kad reāli grib kādu no ģimenes arī pievērst, un tā kā viņš pats jau trenējās un redz, ka kādam citam ģimenē arī vajadzētu trenēties. Es saku, ka nav obligāti reāli visiem jānāk uz trenažieru zāli. Iespējas, kā aktīvi dzīvot, kā aktīvi sev uzturēt, mūsdienās ir ļoti, ļoti daudz. Tu vari iet uz dejām, vari iet uz jogu, vari braukt ar riteni, skriet, visu kaut ko. Vajadzētu piemeklēt to, kas reāli pašam patīk, jo tikai tā mēs varēsim to ilgtermiņā uzturēt. Jo piespiest sev mēs varam tikai tik, cik varam, tas būtībā būs ļoti īsts brīdis salīdzinoši. Kas bija uz tie kriteriji atlases, kurš tagad saprotu, nāk tas vilnis, ātri, man vajag C kategoriju vismaz, kas ir tie nākamie soļi? Googlējam, meklējam tuvāko lokāciju pasniedzēju, vai kas bija jūsu tās prioritātes, kā atrast? Jā, šis vārds ātri, tas bija viens no atslēgvārdiem, tāpēc, ka es arī sapratu, ka es jau vairs tajā vecumā neiešu atkal gadiem mācīties, jo tas vienkārši būtu ļoti ilgi, es droši vien tikai tagad kaut kad būtu pabeigusi. Otra lieta, ka man arī ļoti patīk online mācīties, jo to var ļoti labi savietot ar visiem pārējiem dzīves pienākumiem. Tās bija tās divas būtiskākās lietas. Man arī bija tas, ka es tieši tad, kad es sāku iet kursus, es sāku studēt pirmajā kursā atkal universitātē. Un tad man arī bija tāds, vai nu es to daru tagad, vai nu tad kaut kad pēc 2-3 gadiem jau uz studiju beigām, universitātes studiju beigām, un tad man bija tāds, bet nē, tā kā es gribu, vajag. Ja jau es to izdomāju, tad es vienkārši vienā dienā paņēmu, tā kā noklišķināju visu. Bet es iepriekšējā, man liekas, Instagramā sekoju tieši sporta izglītības aģentūrai, un kopumā, vienkārši pēc tā, kas bija rakstīts mājaslapā, un kas ko viņi rādīja savos sociālos tīklos, man likās, kāpēc gan neizstāstā ļoti solīdi. Sarunas noslēgumā es gribu, lai jūs tā tēlēni pastāstiet ar domu, ka mēs uzlādējam baterijas tiem, kas ir varbūt tajā daļā, kas nesporto pārāk bieži. Varbūt ir tajā daļā, kas ir kaut kādās krustcelēs un domā, ko darīt ar savu dzīvi sākumā. To endorfīnu var ielikt kaut kādā teikumā, noraksturot. Kādas ir sajūtas, ka tu esi tādu foršu treniņu aizvadījis un tev ir tāda attīrīta galva, tas tāds. Labi, es jau sāku teikt priekšā. Nē, vajag teikt priekšā, varbūt tur arī ļoti labi doma tieši noformēs. es varu pateikt, es šorīt braucu uz darbu ar rolleri. Un es domāju, man ir tāda reāla, tāda mātes pienā peldēties. Tad tu brauc, vējš pūši. Nebija augsti no rīta, tas bija īsti pirms 6 no rīta vēl. Bet tu brauc un domā, kas tā ir par sajūtu? Ir tāda pilnīgi dīvaina, vai es drīz nomiršu, vai kaut kas notiks. Tāda neraksturīga. Es nezinu, kas tas bija. Es atceros, es šovakar biju pie fizioterapeita, kurš man tā kārtīgi nomocīja. Man tur kaut kādas pilnīgi tādas jaunas vietas sāp, kuras nezināju, kas tur ir pa muskuļiem. Viņš tur tādas iekšējo muskultūru un tādas lietas. Un tad es sapratu, ka tā ir tā sajūta, kas pēc traumas ilgāka laika es beidzot sāku tagad var strādāt. Un kad es noķēris kaut kādu tādu to sajūtu, ka es labi pastrādājis, ka tu nākamajā dienā vēl jūti, to aiznākamajā vēl jutīs kaut kādas sekas pēc treniņa, bet tu zini, ka tas ir uz to izaugsmu, un tu tā forši jūties. Un tad beigās sapratu, tas ir tas, un vēl tas vējš, kas pūš pretī.
mototransporta iesaka visiem. Labs laiks, tas ir arī vēl viena lieta. Kāpēc suņi, kad tu atver logu mašīnā, viņi izbāž galvu ārā, to sapratīs motobraucēji. Tāds ir mans tas endorfīns, ko es šodien piedzīvoju. Ko jūs varat papildināt? Man liekas, ka kopumā es vienkārši gribētu pateikt to, ka lietas, ko mēs darām sporta zālē, ir ļoti foršas. Un vajag vienkārši nākt un mēģināt atrast savas foršās lietas. Jā, pats grūtākais ir sākt, bet kad tu spēr tos pirmos soļus un tu sāc saprast, jā, galvenais ir jāsaprot, kāpēc es to daru. Ka tu aizēji, tu to izdari priekš sevis, un tu izaicini sevi un vienkārši ej pretī augstināt savu dzīves kvalitāti. Kas var būt vēl labāks? Jūties labi, izskaties labi, trenējies, dzīvo. Viss. Ar šādiem skaistiem vārdiem arī nobeigsim šo sarunu. Saku jums lielu paldies. Turpiniet strādāt, turpiniet krāt titulus, turpiniet varbūt arī bez tituliem. Galvenais jau tituls nav tā plāksnīte, ko tu vari pielikt par pārdotajiem treniņiem, vai ne, bet galvenais jau ir tā cilvēku acis, kas varbūt pat nepasaka acīs paldies, bet ka tu redzi, ka cilvēks ir laimīgs un ka cilvēks atgriežas un viņš varbūt atved vēl kādu līdzi. Paldies par jūsu darbu un paldies par sarunu. Paldies!